Sveiki! Čau! Nu ko, šodien mēs gatavosim kaut kur ļoti garšīgu. Tavu mīļāko ēdienu? Jā, viena no mīļākajiem ēdieniem, to, ko es ļoti bieži ēdu nometnēs. Tā ir pasta carbonara. Man ir 2 gadus bijis itāļu treneris, līdz ar to viņš man ļoti daudz lietas iemācīja tieši no itāļu virtuves. Nu labi, tad sākam varīt ūdeni, vai ne? Tas ir pirmais. Pieliksim bišķiņu sāli. Mēs pieliekam sāli, lai neaizmirst beigās. Jā. Jo ļoti bieži gadās tā, ka mēs vienkārši... Aizmirst? Man ļoti bieži sanāk tā, ka uzvaru pelmeņus un tad... Pasta carbonara, ņemot vērā, ka sastāvdaļas ir diezgan maz, es domāju, ka arī izmaksā diezgan lēti. Jā, šis tāds ēdiens, es teiktu, tiešām lēts, budžets variants, un viņi diezgan viegli pagatavot, un viņi praktiski nav iespējams sabojāt. Tā. Cik ilgi apmēram mēs vārām makaronus? Kāpēc mēs saucam makaronus? Makaroni mums ir pieņemts, tie nav makaroni, tie ir spageti. Es parasti daru tā, ka es viņus paskatos uz tās paciņas, kas tur ir rakstīts, bet vienmēr vienkārši mēģinu pagaršoju un tad ņemu nost. Ko parasti es daru, pirms liekot pastu, es ielēju iekšā eļu, jo tā man mācīja mans treneris Itāļi, Marko, ka tad nesalīb kopā, jā. Ok, lejam? Lejam iekšā, jā. Viši. Jā. Tā, nu mēs varam likt jau to speci. Ciploku. Tā. Jā, liekam klāt ciploks. Mēs visu liekam, jā? Nu, liekam visu, jā. Mēs varam arī pēc tam neielikt visu, ja skatīsimies, ja būs pa daudz. Jā, tur uzcept. Nu tā, pamēģinām tos makaronus. Spageti. Mums, ka varētu būt jau. Nu, ne? Ai, nu būs garšīgi. Tad tās olas ņemam. Ar vienu roku, kā es ar vienu roku. Es taisīšu. Tagad parasti cilvēki paņem nāzi. Tā kā jūs darat nometnēs. Tas jau var nekas, vai ne? Profesionāli strādā, mierīgi. Atmīšu sieru. Tā, lai iztek visi tie tauts. Jā, oriģināli visiem liekas, ka tā pasta carbonara, ka viņa ir ar krējumu. Jā, bet tas ir briesmīgi, man liekas. Īstā carbonara viņa ir ar olu, līdz ar to krēmīgumu iedot ola. Un, jā, tāpēc nekāda krējuma mēs neliekam pasta carbonara. Atcerieties to. Es lieku klāt. Nebūs pa daudz, man liekas. Nebūs pa daudz. Mums īstenībā ir ļoti daudz spageti. Nu, lūk. Pasta mums ir gatava. Smaržo fantastiski. Atliek tikai pēdējais solis šo pastu apēst. Nu, un bišķi smukumam. Nu, ļoti smuks sanās, un tagad mēs notestēsim, vai tiešām garšīgi. Es to varu? Ir labi. Yes! Kāds ir pacienties, jā. Un kā jums liekas, cik varētu maksāt šis ēdiens 3 cilvēkiem? Jūs varat minēt. Tas izēvēls. Bez dzērieniem? Bez dzērieniem. Zaļum bija dārgi noteikti. Nu, teiksim, jā. 12 eiro. 14. Elīna? Bišķi pa daudz. Pa daudz? Jā. Bišķi pa daudz, 10. Tad viss kopā, viss izēvēls, ko es izmantoju, uztaisot šis 3 porcijas, izmaksāja apmēram 6 eiro. Un, lai samazinātu to cenu, es arī izmantoju Rimi Smart produktus, un līdz ar to tā cena sanāca tik laba. Un sanāca, es uzskatu, 3 ļoti labas porcijas, tādas pilnas šķīvis, un tajā pašā laikā diezgan budžeta variants. Malacis. Bet vismaz diezgan lēti. Tā, es arī domāju, ka būs vairāk.